Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Sveiks! Es esmu Tuta, un šodien mums būs ābolu lasīšanas talka. Tu zini, kas ir talka? Talka ir tad, kad tu uzaicini ciemos draugus, lai darbiņi raitāk sokās. Un šodien es uzaicināju ciemos otru Tutu un Lapsu. Es viņus uzaicināju uz 10. Un tagad ir 9:30, bet kur viņas? Lapsiņā! Sveika, Lapsiņa! Laps ir tik čakla. Es arī tuliņās ķeršos pie darbiņiem. Kāds skaists ābolīts. Ļoti skaists. Šis arī ir ļoti skaists ābols. Paskat, cik šis ir skaists. Daudz ābolu. Korps. Tas ir papīra tēvs. Lapsai patīk jokoties. Viņa būs man izjokojusi. Lapsene! Ne jau lapsa, bet lapsene. Lapsene ir ļoti līdzīga bitei. Bite lido no ziediņu uz ziediņu vāc medu. Bet lapsenei garšo ogas, limonādes un āboli. Un viņai ļoti nepatīk, ja viņai traucē, kad viņa ēd. Viņa var iekost. Tāpēc vienmēr, kad tu ņem ābolu, esi uzmanīgs. Paskaties, vai kāda lapsene nelido blakām. Diena jau drīz būs beigusies, bet otras tutas vēl nav. Tu nezini, kur viņa ir? Es viņai piezvanīšu, pārbaudīšu, vai viņai nav uznācis lielais slinkums. Halo! Oi! Halo! Halo! Vai es runāju ar slinko tutu? Nē, te ir super čaklā tuta. Te tuta zvana. Es tikai gribēju pajautāt, vai tu nāksi uz ābolu lasīšanas talku? Talku? Jā, protams. Es jau sen kā esmu pamodusies. Es tuliņ būšu. Mēs ar Lapsu tevi jau gaidām. Atā! Atā! Lapsiņa, kas notika? Lapsiņa, nāc parādi. Kas tas ir? Tev ir iedzēlusi lapsene. Viņa lasīja ābolus, nepamanīja lapseni, un tā lapsene iedzēla viņai. Nesatraucies, Lapsiņa, man ir plākstrīts, uzlīmēsim. Kas skaists? Tas uzreiz noņems visas sāpītes. Tā, nāc apkulies. Jā. Uzliec kāņus augstāk. Jā, Lapsiņa, viss būs labi, atpūties. Būs labi. Nu, tā beidzot! Sveiks, es nedaudz nokavēju, bet tas nekas. Tutai un Lapsai jau kastas gan izpilsīts. Kas tur tāds? Es arī tuliņās, es ātri pilsīšu savu kasti, un es pilsīšu pilnu ar kaudzi, tā līdz debesīm pilnu. Es strādāju. Vai es tev varu palīdzēt? Nē, man ir sava ātra lasīšanas ābolu sistēma. Jā, bet izskatās, ka tu to dari diezgan sarežģīti. Tas ir pavisam vienkārši. Tā man nav jāceļās 100 reizes un jānes šurp turpu, un jākal jāceļās un jākal jāliecās. Es paņemu tik daudz ābolu, cik es varu panest, un viss. Darbiņš padarīts. Labi. Kamēr tu lasīsi ātri,
Es vienkārši lasīšu ābolus. Nu tā, mana kastīte ir pilna. Jā! Vai tagad es varu tev nākt palīgā? Man arī darbiņš tikpat kā padarīts jau. Tev jau tur tikai daži āboli. Nu, tieši tik daudz ābolu es arī biju plānojusi salasīt. Bet varbūt, ja tu nelasītu ātri tos ābolus, bet vienkārši lasītu ābolus, tev sanāk daudz raitāk. Es jau sākumā tā arī gribēju lasīt. Es tikai pārdomāju. Es tev palīdzēšu. Paldies, mīļā, tu tā kā atnāc palīgā. Paldies arī tev, Lapsiņ! Kopā strādāt ir jaukāk, vai ne? Mēs turpināsim lasīt. Atā! Atā! La 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 la. Tu tas lietas